tehniskā apskata ir tāda parādība, ko parasts autovadītājs atcerās labi reizi gadā. Bet kravas automašīnas gadā nobrauc reizēm 100, 200 vai 300 tūkstoši kilometru, un tām apskata vajadzētu biežāk. Tāpēc tā reizēm notiek šādi izbraukumi plenēros. Kad saņēmām ziņu par šādu kravas mašīnu pārbaudu uz ceļa, domājām, ka tas tāds vienreizais pasākums, bet izrādās tos kraviniekus šitā kontrolējot un dzenājot regulāri. Piemēram, pērn veiktas 1828 kravas nostiprināšanas pārbaudas, 652 gabarītu pārbaudas un sastādīti 6215 pārbaudas akti. Tas nozīmē, ka kravu pārvadātājiem ir pamatīgi jārūpējas par savu tehniku starplaikā starp gadskārtējām tehniskajām apskatēm. Apskatot pasākumu uz vietas, var saprast, ka te ar līdzpaņemto tehniku var pārbaudīt teju gandrīz to pašu, ko apskata stacijā. Nu, labi, piekari, piemēram, nevar, bet lielāko tiesu defektu var pamanīt. Praktiski visa mājas iedzīve ir paņemta līdzi. Ir savs mobilais bremžtens, ir atgāzes analizators un ir pieslēgums, interneta pieslēgums valsts nozīmes transporta līdzekļu un to vadītāju reģistram. Tad tiek veikts visas tās pašas darbības, ko veic apskates stacijā, izņemot nav asspēles detektoru, kur pārbaudam tīri ritošo daļu. Nu, mēs parasti autovadītāji ar saviem auto 100 000 kilometru nobraucam kādos, 5 gados. Un pat to laiku 5 reizes esam bijuši apskatē. Bet smagais tos pašus 100 000 nobrauc pusgadā un labi, ja reizi trāpu šādu izbraukumu apskati. Es tā mazliet padomāju un sapratu, ka šādu operāciju nemaz nav tik viegli veikt. Kur tad mums ir ceļmalā šādas nobrauktuves, kur varētu tos svarus un aparātus sariktēt? Tāpat arī ne visi uz šīm pārbaudēm iekrīt. Bailīgākie, kas jūtas vainīgi, nedaudz iespringstot, var no pārbaudas izvairīties. Patiesībā, jo tai kontrolē ļoti grūti ir izķert mašīnas, kuras nav tehniskā kārtībā. Kravas auto šoferi ir ļoti draudzīgi un nemitīgi sarunājas uz šoseis savā starpā par rācijām. Viņi, protams, ka paziņo, ka tur tālāk ir kaut kāda kontrola. Un Latvija nemaz nav tik liela. Kāds var jau ķegamā nogriezties uz Daugavas kreiso krastu, citi var mierīgi nogriezties uz jauno Maskavas šoseju un kontrolas vietā tā arī neviens nemanāk. Atgriežoties atpakaļ apskates vietā, pamanām, ka kādai mašīnai jau skrūvē nost numuru. Paši pārbaudītāji saka, ka tas gan notiekot visai reti. Labi, ja vienai no 100 mašīnām, bet tas nozīmējot, ka problēma tiešām nopietna un tālāk braukt būtu ļoti bīstami. Šoreiz tās ir problēmas gan ar piekabes bremzēm, gan sakabes sistēmu. Tā nu te iet ar to tehnisko apskatu uz ceļa. Interesanti vēl, ka visu pārbauda vīri no Maskavas ielas apskates stacijas, tur, kur brauc smagās mašīnas. Bet mašīnas aptur ceļu policija, kurai arī uzticēts viens no pārbaudas rīkiem – svari. Es gan īsti nespēju saprast, kāpēc tie svari ir izsniegti vieniem, bet pārējo dara citi. Bet ja sistēma strādā, kāda starpība? Šajā dienā ceļa policija kopumā pārbaudīja 11 mašīnas un noformēja 14 pārkāpumu protokols. Bet CSDD pārbaudīja 21 mašīnu un atklāja būtisks trūkums 3 no tām. Nu, ko šodien redzējām apskatīt tādu drastisku momentu, ka mašīnai patika atņemt numuri. Nu, viens puses varbūt tikai žēl šoferīt, no otras puses padomājiet paši, ja no tā piekaba atāķiesies un uzbrauks mums virsū, tad kādam varbūt būs žēl mūs pašus. Tā kā kārtībai laikam ir jābūt.